Labrīt, ir piekdiena, mēs turpinām 1. Timotejas vēstules 5. nodaļu šodien 8. pantu. Bet ja kāds par savējiem negādā, sevišķi par mājiniekiem, tas ticība ir atmetis un ir sliktāks par neticīgo. Ļoti spēcīgi un svarīgi vārdi. Ja kāds par savējiem negādā, sevišķi par mājiniekiem, tas ticība ir atmetis un ir sliktāks par neticīgo. Jēzus pārmet varizējiem tieši šo, ka viņi dāvanas nesa uz templu un teica, tas ir korbāni, es to ziedoju Dievam, un tā viņi negādāja par saviem vecākiem, par savām ģimenēm, un tā, jo viņi veltīja Dievam, lai viņi dabūtu godu un slavu no tautas, un tādā veidā neizpildīja savus pienākumus, uzskatīt savu ģimeni. Ir mācītāji, ir sludinātāji, ir cilvēki, kas aizraujas ar Dieva darbu, bet negādā par savu ģimeni. Es atceros, ka pirms daudziem gadiem, kad īsti pēc tam, kad es apprecējos, es dzirdēju svētrunu, kur mācītājs teica, tev jābūt priesterim savai ģimenei vispirms, un tad draudzē. Un es vienmēr to esmu ņēmis pie sirds. Ir ļoti svarīgi, ka mēs neatstājam novārtā savas ģimenes. Mums ir jāgādā par tiem, ko Dievs mums ir devis, un tikai atstāt visu un aiziet un teikt, man jāiet darīt Dieva darbu un pamest savu ģimeni, tas nav kā Dievs vēlās, lai mēs darām. Pāvils ļoti spēcīgi saka, ja kāds par saviem negādā, sevišķi par mājiniekiem, tas ticība ir atmetis un ir sliktāks par neticīgo. Ticība izpaužas darbībā, ticība izpaužas mīlestībā. Mīlestība un ticība gādā par savējiem, ja vien mums ir iespējams. Protams, ir reizes, kad cilvēkiem nav tās spējas un nevar gādāt par savējiem, bet tā vajadzētu būt mūsu prioritāte. Un nevis tikai aizrauties ar kaut ko citu un sevišķi to darot, lai iemantot cilvēku godu un atstāt novārtā pašu savu māju, pašu savu ģimeni. Tāpēc jūs atcerieties, ka Pāvils runāja par biskupiem un par vadītājiem, ka viņam ir jāsavalda savu namu. Ne tikai jāsavalda, bet jāgādā par savu namu. Mums ir pirmā darbība un pirmā lieta ir mūsu pašu mājas, mūsu ģimenes, mūsu tuvinieki, un mēs gādājam par viņiem, un mēs gādājam arī par citiem, dalāmies ar to svētību, ko Dievs mums ir devis. Bet ļoti skaidri vārdi, ja kāds par saviem negādā, sevišķi par mājiniekiem, tas ticība ir atmetis un ir sliktāks par neticīgo. Debes Tēvs, mēs zemojamies tavā priekšā atkal. Sākot jaunu dienu, mēs nākam par taviem vārtiem ar pateicību, tavos pagalmos ar teikšanu. Mēs tevi godinām un slavējam un sakam tev paldies par tavu lielo žēlistību, kādu tu mums vienmēr parādi. Par tavu mīlestību, kas ik rīts ir jauna, kungs, par tavu žēlistību, kas ik rīts ir jauna, par visu, ko mēs no jauna atkal katru dienu sākot piedzīvojam no tevis. Mēs apzināmies, ka dzīvojam netīrā vidē un pasaulē un mums pielīp lietas. Mēs nožēlojam, kungs, viss, kas nav no tevis. Un lūdzam, lai tu pildi mūs šodien ar savu garu, lai tu ņem mūs pie rokas, lai tu mūs vadi. Palīdz, lai mūsu dzīve, kungs, atspoguļo mūsu ticību, lai mēs nekad neatstātu novārtā savējos, un lai mēs būtu devīgi un izpalīdzīgi un rūpīgi par katru, kam ir kāda vajadzība. Debes Tēvs, mēs aizlūdzam par mūsu zemi, mēs lūdzam par mūsu vadītājiem, mēs izlūdzamies, kungs, lai tu dāvā viņiem gudrību un godu prātu un ticību arī, kungs, un mēs lūdzam palīdz viņiem būt taisniem savās rīcībās. Debes Tēvs, mēs aizlūdzam par tiem, kas dzīvo vietās, kur karš plosas, apžēlojies par Ukrainu, par Izraelu, par Palestīnu. Apžēlojies, kungs, par vietām, kur ir briesmas. Katru dienu mēs lasam ziņas un mēs redzam, cik bēdīgi šī pasaule ir un kādā stāvoklī tā atrodas. Debes Tēvs, apžēlojies. Apžēlojies par mūsu māsām un brāļiem, kas tiek vajāti savas ticības dēļ. Piedod tiem, kas viņus vajā, jo viņi nesaprot un nezin, ko viņi dara. Mīļais Debes Tēvs, mēs paceļam tavā priekšā pazudušās dvēseles un lūdzam, lai šī būtu diena, kad daudzi pie tevis atgriežas. Mēs aizlūdzam arī par mūsu slimājiem, aizlūdzam par tiem, kas ir vientuļi, nabagi, bāreņi, bēdīgi, atraitnis. Piestājies klāt, kungs. Piestājies klāt pie mūsu slimājiem, uzliec savu dziedinošo roku. Un uzklaus tā, ka mēs kopā lūdzam mūsu Tēvs debesīs. Svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība,
Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienascho maizi dod mums šodien. Piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen. Tā, mīļie draugi, lai svētīgi jums šī diena, Dievs ir jums līdz atkal tiksimies, un Dieva palīgas ceļš, tas būs atkal rītdien.